ir tomēr diezgan augsts. Tā nākot, likās, ka ir silts pa vējam nākot, bet tagad atnākot rokas tomēr salst. Es krāmēšu lietiņas un paralēli pastāstīšu par šo ceļojumu, kā man gāja. Tagad īsi par to. Es beidzot esmu šeit atnācis. Es šai vietā nebiju bijis kādus 2 gadus. 2 vasaras. Es biju piebraucis kādreiz vasarā un šeit es atradu milzīgu spalvu. Vēl senākos laikos es atradu šeit zirga galvaskausu, kuras uzspraudu uz mieta un atstāju ezera malā, bet tas bija vēl vecos laikos. Nesapratu, kā man to galvaskausu iedeva. Protams, ka viņš tev vairs nav. Bet tagad es nebiju šeit bijis 2 gadus, 2 vasaras, jo es nekuģoju ar laivu. Pēdējās 2 sezonas pagājušajā gadu vispār nemaz, jo laiva stāv krastā. Un iepriekšējā gadā arī neiznāca te piebraukt. Bet man ar šo vietu ir kontakts izveidojies, un otrpus ezeram Liepājā es bieži skatos uz šo vietu un sarunājos ar šiem kociņiem. Man ir kaut kādas draudzīgas attiecības ar šo vietu. Un tagad tā sanāca, kad ezers aizsala, bet pa lielo sauli es negribēju pārnākt. Es gaidīju, kad saules kritīsies, un šodien saules ir krities, un man ir tāda diena, kad es varēju nākt pāri ezeram, ar kājām atnākt, apciemot šīs vietas garus, šīs vietas manus draugus. Lai nav tā, kā sasveicinās tikai pāri ezeram. Un es paņemšu līdzi to cienastu, kuru es paņēmu līdzi ar 2. reizi, jo pirmajā reizē es viņu aizmirsu, jo sanāca sakašķēties ar savu raganu, kurai likās, kad es nākšu pāri ezeram, ka es varu iekrist, ka es varu paslīdēt, ka es varu vēl visādus iemeslus, kā es varu sev satraumēt. Un tas nekas, kad es esmu audzis uz ezeru, es esmu bērnībā slidojis pāri. Es labi zinu ezeru, es labi zinu, ko es daru attiecībā pret ezeru, neskaitot tās reizes, kad es esmu bijis lopā piedzēries un makšķerējis, un es tām reizēm atcerēties negribu. Tas bija ļoti slikti darīts, bet es esmu pateicīgs ezera gariem, ūdens gariem, ka saudzēja manu veselību, saudzēja manu dzīvību, un kad es laivā atlūzu un pamodos, ar mani nekas nebija noticis, un man deva spēks vēl pārbraukt mājās. Bija tādas reizes, kad es savilkos 6 kilo, 7 kilo līdakas, un tādā dzēruma pakāpē, kad es izvelku ārā un es skatos, ka man no 2-3 žuburiem tikai vienam āķim viens žuburs palicis, ar kā es esmu vilcis viņu ārā 7 kilo līdaku. Un tās ir visas nepatīkams atmiņas. Var jau uz to skatīties ar humoru, bet tie ir tādi nepatīkams atmiņas. Tāpēc es gribu te pabungot, es gribu pacienāt šos kociņus, un es gribu pabūt ar viņiem, un lai jūs paskatieties, ka sievas bažas par mani ir bijušas veltas, un ka tas, kad es izdomāju šeit atnākt, tas viss ir ļoti pozitīvi un labi darīts. Par zīzli. Es paņēmu līdzi zīzli, jo man, kad es plānoju šo nācienu pāri, man zīzlis pieteicās līdzi. Manai sievai bija pretenzijas, ka es vilkšu zīzli uz ragaviņām. Ragaviņas ir no manas bērnības, tētis ir uznesis uz bērniņiem, nolicis
Mammai es prasīju, vai tās ir mūsu ragaviņas, viņa neatcerējās. Tētis, kam paprasīt, kas tās par ragaviņām, vairs nav šeit. Viņš tāpatās redz, ka es paņēmu tās ragaviņas un atvilku viņās savus mantiņas un ragaviņas nolikšu apakaļ. Nu, labi, bez lieka sentimenta es krāmējos virsū. Jā, man pateica, ka man zīzli vajadzētu piesliet šajā te birstaliņā pie kociņiem. Man zīzlis, kurš ir bijis visās manās spēku vietās, kur esmu bijis, tikai šeit vēl nebija bijis. Sveiki, vietas gari. Man zīles te nāk jūs pulciņā sasveicināties. Nāvīšiem sasveicinās. Un cienastā man līdzi ir paņemts autiņš. Es viņu aizmirsu šodien paņemt. Es jau biju uzvilcis ragaviņas uz ezera, kad sieva zvana. Man rāda problēma ar lagus, ar šķidrumu, ar ūdeni. Viņi saka, tu esi aizmirsis salu. Un es vilku ragaviņas krastā un braucu uz mājām pēc tā alus, ko es vakar nopirku. Jo tad, kad es domāju par šo vietu, ko atvest cienastā, man tāda alus apiņu smarža iesit nāsīs. Es sākumā domāju atvest kaut kādas mandarīniņas, kaut ko tādu no mūsu desertiem. Man pateica, ka grib alutiņu nobaudīt šajā te augstumā, kas tagad nemaz nav vairs tik augsts. Tagad man ir tādi aromu kociņi, kas man pašam patīk. Un te gan diezgan pūš tagad no ezera. Ir rietum vējš, pāri ezeram nāk un diezgan pūš. Es ceru, ka nepūš mikrofonā pārāk. Un kociņu es iespraudīšu šeit. Šī būs laba vieta. Diezgan pūši jāuzsmērē lūpas. Labi, ka paņem lūpas un ir līdzi. Varēšu labāk runāt. Šiem kociņiem. Visi, lai padzerās. Aiziešu tur līdz tam. Šis nabadziņš izlūzis. Katram savādāk iet. Cits noturās, cits izlūst. Kāds ir izgāzis. Tad ir tie bērziņi, kas ir tā kā sārgi.
Čau, Zinurī. Čau. Mēs ejam ar jūras krastu, ar lūk skrien kā trakīs. Es eju un domājos par tevi un tavu tādu elektronisko cigaretes smaržīgu aromātu. Es kūpinu savu sandalkoku te. Tu esi arī sajūta, vai teikt tā sadakolonēns jūtos ar cigaretes aromātu. Tas ir sandalkoks, bet vējš vispār ir, bet vējš ir vispār no jūras uz šo pusi. Tā kā tas tad savādākā, vējš ir no jūras uz manu pusi, tā kā smarža ir aizgājusi pie tevis pret vēju. Jā, es jau gribēju teikt, ka man tas nav svarīgi, uz kur pusi jūra vai ezers, tas savuros. Jā. Tālāk. Labi, es te sēžu uz kociņa. Kā tev aizgājās? Viss kārtībā. Jā, es tagad tā izgājāsimies, Lukas ir baimīgi, vai lāst, un tā iesim augšā, un iesim mājās, un tā es gribu baimīšu. Nu jā. Aroma kociņa smarža aizgāja tur pret vēju. Jūra ir tagad kādus 7 kilometrus. Pilsēta ir kāds 3 kilometrus, ezers te arī kādi 3-4 kilometri, tad pret vēju 7 kilometrus aizgāja smarža aroma kociņa šī te. Bet es gribu teikt, ko. Es sievai teicu, cik mums vairs ir palicis. Man ir tagad 56 gadi, otrs 56 es diez vai, tik man diez vai palicis. Tāpēc nav laika čamāties. Es bliezīšu pa bungām, kā saka. Man nav tik daudz laika palicis, lai es varētu čamāties. Es bliezīšu pa bungām.